atkal esmu pie tā gulba dīķa saucamā. Notika man bišķiņ te baigā šaiza. GoPro kaut kas notikās, nezinu. Atmiņas karti neņem pretī, to SD karti. Līdz ar to, kamēr nesalabošu vai citu neatradīšu, tikmēr būs tie video tādi, kādi būs. Tā kā tā. Tā man te iet vakar bišķi spinningam nolauz vienu riņķi. Tot es noķēru vienu smuku līdaciņu uz 3,6 kg, 78 cm. Babītē bijām. Tur pafilmēt nesanāca. Pat cik tas kolēģis baigi negrib filmēties, līdz ar to, tā ir kā ir. Tad atbraukt uz to gulbu dīķi atkal. Tā pavēl atbraucu, bet, tā ir kā ir. Iemaisīju barību. Šodien man ir traperīts, kas man tur bija kaut kāds pļaņiks un karpa saldā kurkurūza, arī traperis. Nopirks jau tādu gadžetu arī, tādu, ko kukurūziņu maisīt, tāpēc arī piejauc kukurūzu klāt. Un tad man beidzot no Temu tas lielais maisītājs atnāca. Te jau pie mums veikalos viņiem tās kosmiskās cenas, nezinu. Tur kaut kāds 16 eiro, cik es tur samaksāju pa viņu. Tā kā ne tā. Mēģināsim kaut ko noķert, protams, es tā pa vēlu bišķiņu atnācu. Tās copītes man baigi nesanāks pafilmēt, pat cik man telefons rokā. Tad filmēsim vismaz to rezultātu, kāds tas sanāks. Vēlāk teica, ka sirspuķīti atnākšot, bet viņi tur grib pagulēt. Kā vienmēr viņi nav tas agrais putns. Tāpēc tā. Labi. Gaidīsim. Pirmā zivtiņa jau ir. Asarīts bija. Praktiski otrajā iemetienā. Gaidīsim. Varbūt kaut ko izdos paķert. Te gulba dīķī tā bēda ir tāda, ka līdz vasaras vidum un pēc tam tas dīķis aizaug un tad te vairs neko nevar paķert, tikai kaut kādās atsevišķās vietās, kur vietējie te iztīra. Tik arī ir. Te jau arī tā viņi bišķi patīrījuši, tā jau te nebūtu. Viss būtu aizaudzis, tāds bedrīts kaut kur ir vietām, tāpēc, tā ir kā ir. Vietējie cenšas, bet, pašvaldība jau arī varēja kaut kā bišķi iesaistīties, te kaut ko labi iekārtot bišķi. Te tāda diezgan laba vieta. Dzīvojamais masīvs, kur te pat tās blakus. Mājas. Te tāda smuka apkārtne visur. Ir smuki. Atpūtas vietiņas iekārtot, te šašliks pacep tāpat tā kā pie Driksas, kur bija. Tāpēc tā ir kā ir, redziet, kā tur burbuļo viss apakšā. Tātad zivtiņi ir. Gaidīsim. Šoreiz ir bišķi garšīgāks, man viss tas bišķi vairāk sagatavojos. Kukurūziņu piemalu klāt. Tā kā, paņēmu vēl kukurūziņu tādu, ko uz āķi uzlikt. Aparātā nopirkt, tur tādu smuku lielu viņu. Pamēģināsim arī to vēlāk. Tad skatīsimies, kā mums te viss sanāks. Redziet, kā burbuļo viss apkārt pludiņam. Ko es jums pagājušreiz stāstīju, GoPro to nevar uzfilmēt. Viņš tā nepievelk. Ar telefonu redziet. Tātad zivtiņa apakšā ir. Uz barību viņa ir pienākusi. Skatīsimies, kas ar pludiņu darīsies. Redziet? Viss
burbuļo apakšā. Tā lūk. Atkal blakus pludiņam viss tur burbuļo. Bet kāpēc negrib ņemt, es nezinu. Tur apkārt pludiņam tur viss sabarots ar bumbām. Bet ņemt negrib. Nezinu. Kas pa vainu? Nav ne jausmas. Redzēt, kā man tur notiek, un it kā jau aiztiek arī to pludiņu. Ik pa brīžam viņš tur paceļās. Ar telefonu baigi grūti tā pafilmēt. Stabilizators tik labi nestrādā. Bet var pievilkt klāt. Apakšā viss burbuļo. Bet arī baksta. Nevar saprast, kāpēc negrib ņemt. Nezinu. Reiku šitās ir tās lielās bļauras, kas te pagājušreiz to koncertu taisīja augšā. Ko jūs bļaustās te pa visu to dīķi? Smukās, ne? Tikko kamēr Almantiņš ķer dzīvs, sirdspuķīt lasa skābens. Baigais, ne? Tikmēr es te sēžu un copēju. Ko es tikko izvilku? Uz pludiņa. Līdaciņa. Līdz pamērīsim, cik viņai centimetru. Protams, ka mēs viņu laidīsim vaļā, bet nu, lai saprast, sirdspuķīt patur man to. Ja neko nespied, tā lai var redzēt, cik tur tai metru mērā ir. Pieliec tuvāk. Reku, lentas gals, lentas beigas. Tieši 50 centimetri. Tieši 50. Pat mērā, vai ne? Jā, mērā, bet nu... Vai, filmē, tikai neko nespied augšā. Tak. Reku, tā līdaciņa mūsu. Smukā. Viņi saprot. Viņi iet atpakaļ. Aizpakaļ.
tāpēc mēs arī saprotam, kāpēc mums te copīts nav. Tur apakšā visur ir līdeciņi pienākus uz barību. O, sēžam ar sirdspuķīti. Gaidam nākošo līdekli uz tārpa. Teiksim tā, nu, kaut kāda brīnumi, ne? Nē, man kaut gan te aizpagājuša reizes te bija atnācis arī, man viena āķi noēda un viena pie paša krasta aizgāja. Tāpēc tā ir kā ir, nu. Neķerās karūrs, nu tad ķerās vismaz līdeks. Te bija arī asarīts tāds uz gramu 300. Pēc tam beigās, kad laidīšu vaļā, tā parādīšu. Nu, viens tāds kāds 100 gramu varbūt pašā sākumā. Nu, sēžam. Jau dienas vidus, tā teikt. Piebarots tur ir ļoti labi, bet nu ir pienācis tikai plēsais. Domāju, ka video izlaidīšu tik un tā ārā, tāpēc, ka, nu, kaut kāds kurjos ir. Tā kā, nu tā. Reku man te ir tie asarīši. Viens tāds baigs smuks te ir. Viens tur tāds. Un šitais tāds pasmuks tāds. Reku, paskatās kāds brašulis. Kādi grami 300. Jālaiž vaļā. Ko mēs viņu te mocīsim. Tai karstumā. Oh, aizgāja. Tak. Un otrs tāds maziņš, neliels ašukiņš. Eko, nu kā arī uzplauksts. Bet nu, ir. Aizpeldēja. Tā kā nu tā. Sirdspuķītam garlaicīgi palika, viņš saka. Jābrien mājās, neko nevar noķert, tikai līdeks. Tāpēc nu tā. Tā kā nu tā. Uzmetiet mums kādu laiku. Nezinu. Un meklēsim jaunu kameru, nu ko var darīt. Šito jau diez vai saremontēt, tur kaut ko sanāks. Nezinu, kaut kas ar atmiņas karti, kaut kur ar to slotu, kaut kas nav kārtībā. Rāda, ka nav atmiņas kartes. Spraud iekšā. Nekas nenotiek, viņš rāda, ka tukšs. Pamēģināja citu atmiņas karti, tas pats, tāpēc, nu, remontēt laikam nav baigā jēga, te labāk kaut kādu lietot, nopirkt citu un visu. Remonts tur izmaksās plus mīnus tikpat, cik lietot citi, tāpēc, nu, pagaidām tāds video, kāds viņš ir, tāds ir no telefona. Te baigi neko nesanāk safilmēt, tāpēc, nu, kāds ir, tāds ir, vai ne? Tā kā tā, nu, ot, mums pēc 2 nedēļu būs liels pasākums ar sirdspuķīti. Brauksim uz to laulības ostu, tā teikt. Tā kā, nu tā, uzmetiet mums kādu laiku, nezinu, piesakojiet kanālam, kas nav piesakojis. Nu, un gaidīsim nākošos video.